Un šajā tumšajā laika periodā mēs dzīvojam pasakā mītā par savvaļas medībām. Savvaļas medības ir diezgan izplatīts mīts, un tam mītam ir vairākas versijas, vairāki varianti. Šis mīts ir izplatīts pa visu ziemeļu valstu teritoriju. Zvēri, dzīvnieki. Tur parādās ne tikai brieži, tur var parādīties arī meža cūkas, tur var parādīties pat mamuti. Pats senākais mīts stāsta par mamutiem. Iedomājieties, cik sens šis mīts ir. Mednieki vācēji eksistē 2 miljonus gadus. Un tikpat daudz gadu ir arī šai pasakai, šim mītam par savvaļas medībām. Varbūt pat šī pasaka ir vēl senāka, vēl vecāka. Un iedomājieties, ka senais cilvēks, tad, kad vēl nebija attīstīta zemkopība, nebija attīstīta lopkopībā, nebija attīstīta lauksaimniecībā, viņam bija kaut kā jāizdzīvo. Un, protams, tie mednieki, viņi gāja mežā medīt dzīvniekus. Un tieši šī tumšajā laikā tiem lieliem zvēriem sākās riesta laiks. Un tas briesmīgais, milzīgais, ragainais briedis, kurš sver 400 kilogrami, skrien tev virsū. Un ko tas nabaga mazais, senais cilvēks var padarīt? Viņam ir jāiet medīt, viņam ir jādabū ēdiens, lai pabarotu ģimeni. Un te ir stāsts par bailēm, kas paceļās šī tumšajā laika periodā. Nu, un lūk, tu tāds maziņš esi, tev tāds milzīgs nezvērs pretīm stāv vai skrien, nedod Dievs virsū. Ja, un, protams, senajam cilvēkam bija bail. Protams, ka bija bail. Bet medīt vajag. Ēst vajag. Un tātad, ja es esmu maziņš, un ja man ir bail, bet ir jāiet uz priekšu, tad man kaut kas ar sevi ir jādara. Man pašam jākļūst par to briedi. Man pašam jākļūst par to pašu mamutu. Man pašam jākļūst par to meža cūku vai vēl kādu citu. Un te mēs nonākam pie maskošanās tradīcijas izcelsmes. Tagad tieši laiks maskoties, ja, maskošanās, tieši tagad pārģērbties pār kādu dzīvnieku. Es esmu tas briedis, es esmu tā meža cūka, es esmu tas vilks, es esmu tā labs, es esmu tā nāve, ja, un līdz ar to man arī ir tiesības tajā visā piedalīties. Tikai tā senais cilvēks varēja izdzīvot, un tikai tā viņš varēja dot pēcnācējus, dzemdēt pēcnācējus, jo viņam bija ēdiens, viņš varēja izdzīvot. Jā, tur bija, protams, bizoni un zubri un kādi tik vēl, tie milzīgie dzīvnieki, kas jau ir izmiruši. Runājot par zemkopību, Ziemeļu puslodē tā parādījās tikai 3000 gadu atpakaļ. Un iedomājieties to laika sprīdi 2 miljoni un 3000. Vienkārši paskatieties uz to laika līniju, ja 2 miljonus. Mūsu senči bija mednieki, vācēji, un tikai 3000. Un citviet pat 2000, 1000. Pie mums Latvijā Āraišu ezerpilī bija atrastas senākās ecēšas, pareizāk sakot, ecēšu daļas, kas ir datējamas ar 9. gadsimtu. Tātad ar ecēšām strādāja Latvijā zemnieki tikai 1000 gadu atpakaļ.
Iedomājieties! Tā kā var teikt, ka pāreja no medībām un vākšanas uz lauksaimniecību, zemkopību notika salīdzinoši nesen. Ja? Un runājot par maskošanos, tad pārģērbšanās par to, kas mūs biedē. Šī pārģērbšanās ir mūsu asinīs. Iedomājieties, mūsu ģenētiskā atmiņa visu atcerās. Visu atcerās. Un šī pārģērbšanās ir mūsu nepieciešamība. Mēs esam tā veidojušies, ka katru periodu, katru gadu, katru rudeni, to tumšo laiku un ziemas to periodu, mēs pārģērbjamies. Mēs pārģērbjamies maskās, mēs pārģērbjamies par to, kas mūs biedē. Šis ir ierakstīts mūsu DNS atmiņā. Un to nevar izņemt vienkārši. Un lūk, šeit savienojās tradicionālā pieredze, mūsdienu fizioloģija, mūsdienu neirofizioloģija, vajadzība pēc ēdiena, un dabas cikliskums. Tas viss ir. To nevar novākt, to nevar izsvītrot vispār no vēstures, to nevar izsvītrot no kultūras, to nevar izsvītrot no mūsu atmiņas. Un vēlme klausīties baisās pasakas, spoku stāstus, klausīties stāstus, ko mūsu senči ir piedzīvojuši, rotāt māju, logus izrotāt, likt kaut kādas aizsardzības zīmes uz palodzēm, virs durvīm, pakarināt jaunus aizkarus, paklāt jaunu paklāju, nopirkt, uzlikt svecīti, ja, vai kādu citu dekoru. Tas nāk pats pa sevīm. Tu citreiz neapzinies, kāpēc, bet man gribās to izdarīt, man gribās kaut ko pamainīt, man gribās tur to un to. Un tad, kad tu skaties tradicionālajā kalendārā, tad tas tika darīts 100 gadus atpakaļ. Ja? Tikai tagad mūsdienu pasaulē mazliet savādāks. Ja tanī laikā 100 gadus atpakaļ gatavoja ratus ziemai, pārbaudīja tos riteņus, tad šobrīd ir laiks, protams, mēs negatavojam ratus, bet mēs pārskatām savu automobīli. Mēs mainam riepas. Lūk, tas ir. Un pats interesantākais, ka tas notiek šī gada laikā, šī periodā, kad mums gribās kaut ko pamainīt, gribās māju iztīrīt, izmest vecās drēbes skapī, izrevidēt un jaunu gultu nopirkt, jaunu plauktu. Tas viss ir tagad, atjaunot māju, sagatavot ziemas periodam. Un pats interesantākais, ka šis ir ne tikai man, ne tikai manai māsai, ne tikai manai meitai, ne tikai manām draudzenēm, bet tas ir visiem. Tas sinhronizējās ar daudziem cilvēkiem, jo tas ir, vēlreiz saku, tas ir atmiņā, tas ir mūsu asinīs. Un par bailēm. Jau meitenēm pasaku terapijas lekcijā stāstīju par to, ka visas bailes var savilkt, un beigās mēs nonākam pie bailēm no nāves. Ja, baidos to. Bet kas būs, ja tas tad notiks? Baidās no tā. Kas tad būs? Tas un tas. Vienkārši paspēlēties, izpildiet šo praksi, un jūs pamanīsiet, ka viss nonāk pie tā, ka es nomiršu, vai tuvinieks nomirs, un tad es nomiršu no nelaimes, no pārdzīvojumiem, vai arī kāda mana daļa nomirs. Ja? Īsāk sakot, paceļās bailes no nāves, jebkurā gadījumā. Un tradicionālā kultūra tātad mums stāsta, mums māca to, ka ja ļaunums ir atpazīts, ja ļaunums ir nosaukts, tad ļaunumam vairs nav spēka. Ja? Tātad, ja emocijas, sajūtas mēs varam nosaukt,
tad mēs tās varam atdalīt no sevis. Un ja mēs varam atdalīt no sevis, tad mēs ar tām kaut ko varam darīt. Paskatīties, aplūkot un kaut ko darīt. Un tradicionālās kultūras cilvēki, viņi, nu tā varētu teikt, dzīvo ar bērnu sajūtām, ar bērnu izjūtām. Viņi prot spēlēties, priecāties, raudāt, nu pilnīgi tā, ar visām emocijām. Ja? Un tagad, tumšajā laika periodā, ko saka mūsu bērnišķā daļa? Tā saka, nu lūk, viss saule nepacēlās, aiz horizonta vairs nav manāma, ir tumšs. Ja nu tā būs vienmēr? Ir bail. Nu, ir bail, vai ne? Jā, un atkal nonākam pie bailēm no nāves. Jo, ja nebūs saules, tad viss uz zemes ies bojā. Tad, kad bija tas ledus periods, atmosfērā bija ļoti daudz putekļu, un saules nebija. Jūnijā bija sniegs, un tas nekusa. Un tagad mēs redzam arī, ka saule nomirst, simboliski runājot, nomirst, un drīz pienāks pavisam tādas tumšas dienas. Un tas liek mums domāt par nāvi. Šādas domas atkal ir daudziem, ļoti daudziem cilvēkiem. Un nav brīnums, ka šī laika periodā mums iet darbs ar veļiem, mums iet darbs ar dzimtu, paceļās šīs te sajūtas, paceļās atmiņas. Mēs godinam senčus, mēs viņiem pateicamies. Ticība tam, ka cilvēks nomirst šī pasaulē un pārdzimst viņsaulē, un tur cilvēku sagaida viņa senči. Līdz pat 7. pakāpei, 7. paaudzei, ja, un notiek tā satikšanās citā pasaulē. Un tagad, kamēr saule vēl nav nomirusi, kamēr vēl bišķīt dienas gaisma ir redzama, manāma un arī saule, tad vislabāk ir saņemt šo te senču atbalstu, senču svētību, jo jebkura pāreja, jebkura iniciācija, šis te dzīves periods, kad noslēdzas viens cikls un sākas otrs cikls, jebkuru pāreju uztur un atbalsta mūsu senči. Viņi dod tam svētību. Kad mēs esam vāji, kad mēs esam depresijā, kad mēs esam salūzuši, tas ir ļoti svarīgi. Kad mums psihe ir tik nestabila un emocijas sit augstu vilni. Ja, šī laikā tas viss ir normāli. Rudens depresijas, tas viss ir normāli. Ja, un šajā laikā mums ir īpaši svarīgi sajust, ka ir kāds liels, kāds lielāks pat, kurš svētī šo te pāreju, kurš sagaidīs mūs tanī otrajā krastā, kad mēs pāriesim jaunajā kvalitātē. Es tagad nesaku par to, ka mēs tagad nomirsim un tad atzimsim viņsaulē. Nē, tā ir simboliska nāve atkal, ka mēs līdz ar sauli palēnināmies un tad atkal kļūsim par aktīviem, atkal iziesim tam tumšiem periodam cauri jau citā kvalitātē. Un tur mūs sagaidīs. Mēs nepiedzimsim tukšumā. Un, ja mēs paskatīsimies uz iniciāciju rituāliem, tad tur arī vienmēr bija saistīti ar mirušo pasauli, ar veļiem, ar pateicību dzimtai. Un vēlāk tad jau bija
kad bija apbedījumi, tad ar apbedījumu apmeklēšanu, ja nomirst mamma, tētis, vecmammas, vectēvi un ja pāris precās, tad arī apmeklē kapiņus, lai saņemtu atbalstu no senčiem. Te ir tā maskošanās, pārģērbšanās par dzīvniekiem, maskā, rituāli, dažādi iniciācijas arī pasakās, tas viss ir mūsu kultūrā. Ja, un ko jūs varat darīt? Jūs varat izrakstīt savas bailes, jūs varat izdomāt kādu varoni, kas ienāk jums prātā, un iztēloties, ko šis varonis darītu, ja viņam būtu burvju nūja. Ko viņš varētu darīt? Iztēloties, kā šis varonis tiktu galā ar bailēm, ar to brīnumnūjiņu, vai vienalga kādu brīnumu līdzekli, ko jūs viņam iedotu. Kā viņš tiktu galā ar šīm bailēm? Un es jau teicu, ka šis laiks ir arī pasaku laiks. Un pasakas mēs varam pārrakstīt. Šis ir arī masku laiks, maskošanās laiks, kad mēs varam pārģērbties par nāvi, par jebko, kas mūs biedē, un mēs arī tādējādi varam iziet cauri bailēm un iziet tādā gatavībā izdzīvot tumšās dienas, visas tumšākās dienas, kas vēl priekšā būs, un nebaidīties no tā. Jo tagad, kad šie procesi visi notiek, mēs ar to pastrādājam, un vēlāk tad būs vieglāk. Tuvāk Ziemassvētkiem, tad mēs to vienkāršāk piedzīvosim, mums atbrīvosies vairāk enerģijas. Jo katrā no mums ir tāda dievišķā dzirkstele, uguntiņa. Un ja mēs tā pa īstam strādājam ar bailēm un esam godīgi un godīgas pret sevi, tad, kad atnāks tās tumšās dienas, tad mēs izgaismosim šo pasauli. Kamēr saulīte pārdzimst, mēs būsim šīs saulītes. Mēs radīsim pasaku sev, pasaku savai ģimenei. Mēs radīsim patīkamas atmiņas mūsu bērniem. Un nav svarīgi, kas notiek aiz logā. Nav svarīgi, kas notiek ārpasaulē. Šeit es esmu drošā vidē, šeit es esmu savās mājās, savā ligzdiņā, un te man nekas nedraud. Tas patiesībā jūsu bērniem paliks ļoti ilgi atmiņā. Viņi atcerēsies par šo te ziemas pasaku, un es arī esmu ļoti pateicīga saviem vecākiem, tētim un mammai par to, ka viņi mūsu bērnību padarīja par pasaku. Tieši Ziemassvētki ir mans mīļākais laika periods, jo tur tiešām bija tā pasaka. Mājās rotājumi un dāvanas un spēles rotaļas, konkursi un galds, gardumi, viss, kas bija. Un pasaku mēs varam radīt jebkad. Pasaku mēs varam radīt paši, neskatoties uz to, kas notiek apkārt. Ja? Un šo bērni apgūs jau no mazotnes. Mums vajadzīga šī stabilitāte. Un šo stabilitāti dod gada ritmi. Šo stabilitāti dod tradicionālā kultūra.